Ir diezgan daudz cilvēki, kuriem ir bail būt vieniem, palikt vieniem, būt vientuļiem. Ļoti daudz, kas nāk arī no mūsu bērnības, kā mēs tikām audzināti. Zem šīm bailēm var slēpties tas, ka mums ir bail palikt pašiem ar sevi, ieskatīties sevi. Tā kā būt ar sevi. Ir cilvēki, kuriem patīk būt cilvēkos, kur labi jūtas cilvēkos, ja, bet viņiem ir bail vai nepatīk būt vieniem. Es tā domāju, ka šo iespējams ir labot, vismaz uzlabot, nevis varbūt gluži no tā viss pilnībā tikt vaļā. Laiku pa laikam tomēr kaut kādus brīžus būt ar sevi. Tādās reizēs, kad tu vari darīt kaut ko tādu, kas tev patīk. Kas kuram, piemēram, patīk, jā, kaut kādu patīkam nodarbi, jā, tā var būt pastaiga. Ir pastaigāties viens pats. Izvēlēties tādas vietas, kur nav cilvēku daudz. Te tomēr arī droši vien ir atšķirība, jā, būt vienam starp cilvēkiem, ka tev ir cilvēki apkārt, jā, vai tomēr būt tādā vietā, kur cilvēka nav vai ļoti maz. Vai arī mājās kaut kādus nodarbus darīt kaut ko tādu, kas tev patīk, jā, bet būt vienam. Un tā, sev tā kā pamazām pieredināt, darot patīkams lietas. Un vispirms īsu laiciņu, pēc tam ilgāku. Un to regulāri darot, lēnām tas varbūt var sākt iepatikties. Un tā mēs varam sākt pamazām iepazīt sevi. Jo tad, kad mēs esam cilvēkos, mēs nevaram tā kā pievērsties sev, redzēt sev, sadzirdēt sevi. Tad mūsu uzmanība ir vērsta kaut kur citur, bet kad mēs esam vieni, tad mēs esam spiest to darīt. Un tā mēs varam satikties ar sevi, iepazīt sev, uzzināt kaut ko vairāk. Tā varbūt tās lēnām pārvarēt bailes.